Sveiciens arktiskajā ziemā. Un arktiskajā ziemā mums vajag kardināls risinājums, kā darbināt fotokameras. Parādīsim, kā parastu kameru. Mēs jau izmantojam mūsu iepriekš reklamētos izstrādātos stiprinājumus. Un aizstāsim šodien parastās baterijas ar ārējo barošanu. Vienkārši izņemam laukā bateriju. Lai vai Duracell, tik un tā mīnus 25 grādos, viņas nevisai vēlās funkcionēt. Ārējā barošana ir katrai Moto3 fotokamerai. Un visām fotokamerām tas ir 12 volti. Mēs izmantosim parasto akumulātoru, 12 volti, 7 amperstundas, gana daudz, lai varētu izturēt visu ziemu un ap jāņem atnākt samainīt. Ievērojot polaritāti, pievienojam vadus. Ja jūs izmantojat šādu tipu akumulātorus, noteikti iesaku izmantot kontaktiņas, nevis krokodīlīšus, jo ar kontaktiem viņš ir stingrs, ka pat, gribēdams tagad noņemt, es to nedarīšu, bet, ļoti grūti. Savukārt krokodīliem vējā vai kur viņi var nošļukt no stīri. Šis ir turamais akumulātoram. Ievietojam akumulātoru. Lai būtu mazāk redzams, varam ievietot ar gaišajiem uzrakstiem uz otru pusi. Šo te barošanas vadu vienkārši spraužam iekšā ārējā kontaktliksnē. Tā. Tas arī viss. Ieslēdzam kameru. Kamera darbojās parastajā režīmā. Mums dod 30 sekundes laika, lai aiziet prom no redzesloka. Un baterijas procentu vietā parādās eksternāla baterija, respektīvi ārējā barošana. Aizsam kameru ciet. Viņi gatavi darbam. Iekšā baterijas neatstājam. Tāpatās šis risinājums ir ļoti labs vasarā, kad varētu iztecēt baterijas. Šī gadījumā tas notikt nekādi nevar, jo baterija vienkārši nav. Attālums starp akumulātoru un kameru nav būtisks. Tā kā